Labdien! Nesen valdība paziņojusi, ka 2014. gads tiek nosprausts par mērķa gadu eiro ieviešanai. Īstenībā tas nav nekas jauns, jo jau vairāk kā gadu iepriekš Latvija noteica, ka līdz ar palīdzības saņemšanu gan no Valūtas fonda, gan no Eiropas komisijas Latvija mērķē uz eiro ieviešanu 14. gadā. Līdz ar to tas ir vairāk tā kā tāda esošo jau solījumu formalizēšana, un finanšu tirgi paši kā tādi jau to bija sen gaidījuši, līdz ar to, teiksim, tādas ļoti būtiskas ietekmes šim paziņojumam nav. Diemžēl ar šo paziņojumu kā tādu vien nepietiek, jo ir nepieciešams arī ļoti konkrēts plāns, kādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka eiro tiešām tiks ieviests 2014. gadā. Lai gan pašreiz tas varbūt šķiet, ka tas vēl ir ļoti tālu, īstenībā tas ir īstermiņa plāns. Jo, lai mēs ieviestu Latvijā eiro 2014. gadā, šiem kritērijiem jau jābūt izpildītiem uz 12. gada beigām, proti 2,5 gadu laikā, pusotra gada laikā jau vairāk un mazāk visam ir jābūt sakārtotam. Līdz ar to ļoti daudz laika, teiksim, vilkt garumā šos procesus mums tiešām nav, un tādēļ valdībai būtu nevis tikai jānosaka konkrēts ieviešanas datums, bet arī ļoti konkrēts plāns, kādā veidā tiks nodrošināt šī eiro ieviešana, paredzot gan konkrētus soļus eiro ieviešanai ekonomikas politikas jomā, gan arī ļoti konkrēti nodalot atbildības sfēras un nozīmēt konkrētus amatus, kas varēs sekot šī eiro ieviešanas procesa kvalitātei un nepieciešamības gadījumā arī, teiksim, uzspiest dažādu lēmumu pieņemšanu. Mums ticamāk tam būtu jābūt premjerministra līmeņa darbam. Ja mēs skatāmies uz jautājumu, vai tiešām Latvijai šis eiro ir nepieciešams un jau 2014. gadā, man gribētu teikt, ka eiro pats kā tāds, protams, nav pašmērķis, bet eiro ir ļoti laba iespēja, ļoti labs mehānisms, kā Latvijai sakārtot savu ekonomisko struktūru, padarīt to ilgspējīgāk. Proti, teiksim, eiro mēs varam uztvert tā kā tādu ietvaru, kas palīdzēs ekonomiku padarīt konkurētspējīgāku un padarīt ilgtspējīgāku. Proti ierobežos gan budžeta deficīta apjoms, gan arī ierobežos inflācijas tempus un tā tālāk. Bet šeit vien būtiska lieta, kas ir jāakcentē, ir tā, ka eiro ieviešana kā tāda, protams, negarantē ļoti strauju izaugsmu. Šeit mums ir ļoti labs piemērs, proti Portugāla. 90. gados Portugāla bija samērā labi attīstošas ekonomika, bet ieviešot eiro pēkšņi šīs reformas apstājās, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka kopš eiro ieviešanas 2000. gada sākumā izaugsme šajā valstī ir stagnējusi, ja mēs skatāmies uz dzīves līmeņa izlīdzināšanos ar Eiropas Savienības vidējo, tur nekāda progresa īsti nav bijis. Līdz ar to eiro mums būtu jāuztver vairāk kā tāda iespēja, kas mums ļauj sakārtot ekonomiku. Un no eiro ieviešanas būs dažādi tieši un netieši labumi, piemēram, zemāks procentu likmes, kas varētu uzlabot mūsu uzņēmēju konkurētspēju. Taču galu galā eiro ir tikai solis pretī mērķim uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tas nekādā gadījumā nav galamērķis. Tas eiro ieviešanas lēmums ir tikai solis ceļā ekonomikas sakārtošanai, un pat pēc tam, kad eiro jau būs ieviests, vēl ar vienu būs jāturpina ekonomikas konkurētspējas uzlabošana, dažādas struktūrālas reformas, lai ekonomiku darītu spēcīgāku un uzņēmumus labāk konkurētspējīgus pasaules tirgu, kas, protams, pēc tam nodrošinās ar Latvijas iedzīvotājiem labāku dzīves līmeni.